Tad konferences tāda padziļinātāka informācija par šo ir jaunajā grāmatā Johannes Reimer, Draudze svētība pasaulē. Un kādreiz Johannes teica, padara viņi kulturāli pielāgojamāku, varēs uzlikt savu vārdu uz grāmatas. Tad es uzrakstīju 2 piemērus par 2 draudzēm, kas ir šos principus centusies ieviest. Viena ir Ogres Trīsvienas Baptistu draudze, un tur jūs varat redzēt arī, tur ir QR kods, ko noskanējot, vai vietne, kur jūs noskatīties video, kur es stāstu par mūsu draudzes pieredzi, jo konferences par šādu tēmu apmēram pirms 10 gadiem jau Latvijā bija ar Johannes Reimer, tikai toreiz maz kas kaut ko dzirdēja un saprata, ka tāda ir. Un otra ir par Viljama Fetlera celto pestīšanas templi un draudzi, kā viņa darbojas mūsdienās. Arī tāda pieredze, kas var palīdzēt redzēt, ka ir Latvijā arī iespējams saprast kontekstu un būt sociāli nozīmīgai draudzē, kur viņi atrodas. Bet, protams, tas tikai Dieva vadībā. Cenas, kas ir grāmatām, viņas ir ar atlaidi jau, principā. Tāpēc pēc tam viņas būs dārgākas, līdz ar to jūs gribat iesaku izmantot to iespēju tagad. Var ar karti norēķināties, var arī skaidrā. Līdz ar to šī grāmata mēs baigi daudz viņu nesprintējam, tikai 200 eksemplāros, lai mēs paspētu šo konferenci. Ja būtu vairāk, mēs nepaspētu. Līdz ar to pēc tam pasūtīsim vairāk. Līdz ar to, ja ir kādi vēl jautājumi, tad mums ir labi organizatori. Ja kaut kādas problēmas, kļūdas, ejiet pie Tomasa, viņš pa visu atbild. Ne. Joks. Droši nākiet pie manis vai pie kādu, mēģināsim atrisināt. Ko? Aicināsim mūsu brāli Johannes Reimer. Well, thank you very much for inviting me to come to your place. Paldies, ka uzaicinājāt ierasties šeit. And thank you also, Dainis, for doing a contextualization of my book. Un paldies arī Dainim, ka viņš ielika kontekstā manu grāmatu. It's fascinating how history sometimes takes away your own stories and exchanges it with stories from other nations. Un ir tik pārsteidzoši, ka nereti vēsturē ir tā, ka jūsu pašu stāsti tiek aizvietot ar stāstiem no citām valstīm. I just finished the biography of Martin Calveit. Jo es tikko pabeidzu arī rakstīt biogrāfiju par Mārtiņu Kalvaitu. The book will appear in German and in Lithuanian and also in Russian at the same time next year. Un vienlaikus nākamgad šī grāmata tiks izdota krievu, lietuviešu un vācu valodā. Martin Calveit is counted to be the first Baptist baptizer of a Russian in Tiflis in 1869. Un 1869. gadā šis kungs Mārtiņš Kalvaits bija pirmais, kas kristīja. In all literature he is named a German. Un visā literatūrā viņš parādās un tiek nosaukts par vācieti. But he has been a German like I am a Japanese. Bet viņš ir tikpat ļoti vācietis, kā es esmu Japāns. He was a Prussian, Lithuanian, he was a Baltic person. Jo viņš bija no Baltijas, no Prūsijas un Lietuvas. So why have we taken away the hero of the Lithuanian people and made him a German? Un kāpēc ir tā, ka lietuviešu vai sanāk prūšu varoni mēs tagad esam padarījuši par vācieti? So tell your own stories. Tā kā droši dalieties ar saviem stāstiem. Write your own songs. Un rakstiet paši savas dziesmas. Be as deep with your people as possible. Un esiet ar saviem līdzcilvēkiem tik dziļi, cik vien iespējams. And never allow other people to override your story. Un nekad neļaujiet, ka citi pārraksta jūsu stāstu. And be this Germans or Americans. Lai tie būtu vācieši vai amerikāņi vai jebkurš cits. I don't care. Man vienalga. Because God writes his story with you. Jo Dievs raksta savu stāstu ar jums, caur jums. So now we come to praxis. Un tagad mēs nonākam pie prakses. And I will not only tell stories of praxis, I want to introduce praxis to you. Un es ne tikai stāstīšu stāstus par to, bet arī vēlēšos iepazīstināt jūs How ar do you praktisku build to. a church which is society transformative and society relevant? Tad kā mēs izveidojam draudzi, kas pārmaina sabiedrību un kas ir priekš sabiedrības? How is this done in praxis? Kā to praktiski izdarīt?
When we developed this about 30 years ago Un, kad mēs izveidojam šo materiālu apmēram pirms 30 gadiem, in South Africa and then also in Germany, Dienvidāfrikā un pēc tam arī Vācijā, we soon found out that a change from a traditional church to a society-relevant church is not that easy. mēs sapratām, ka tās pārmaiņas, kur mēs pārējām no tradicionālās draudzes uz sabiedrībai atbilstošu draudzi, tas nav tik viegli. That's why we created an institute for society-relevant church growth and church planting in Marburg, Germany. Un tāpēc Marburgā, Vācijā, mēs izveidojam institūtu, kas strādā specifiski ar to, kā draudzi veidot tādu, kas ir atbilstoši sabiedrībai un kontekstam. And that institute offers mentors, Un šajā institūtā ir mentoru pakalpojumi, advisors. konsultanti. The process of a change from a traditional church to a society-relevant church will take you at least a year. Jo tas process, kur jūs pārkāpsiet pāri no tradicionālā veida uz sabiedrībai atbilstošu draudzi, tas aizņems vismaz gadu. And in this year, you have to have somebody from outside who helps you. Un šī gada laikā jums vajadzētu kādu no ārpuses, kas jums palīdz. We have done the processes, this praxis by now in Norway, Un mēs šo praksi esam realizējuši un stāstījuši par to Norvēģijā, in Denmark, Dānijā, in certain parts of Ukraine, Ukrainas noteiktās vietās, in Brazil, Brazīlijā, in Argentina, Argentīnā in Paraguay. un Paragvajā. And wherever we went, Un jebkur, kur mēs devāmies, we found this to be very important. mēs sapratām, ka ir kaut kas ļoti svarīgs. So the first specialist Un tā pirmais speciālists on church-relevant church growth in Latvia draudzes izaugsmi Latvijā is not Johannes Reimer, nav Johannes Raimers. it's Dainis. Tas būs Dainis, tas ir Dainis. And as soon as I name his name, his daughter starts to cry, Un kā līdz es nosaucu viņu vārdu, tā meitiņa sāk raudāt. which means, says, yes, that's true, my papa is a specialist. Un viņa apstiprina, ka jā, mans tētis ir speciālists. Because they tried in Ogre, Jo tāpēc, ka Ogrē tas ir pamēģināts. and the story is fascinating. Un tas stāsts ir tiešām apbrīnojams. So you can go and look. Ejiet un paskatieties. So how do we create a missionary church which is society relevant? Tad kā mēs izveidojam misionāru draudzi, kas ir atbilstoši vietējai sabiedrībai? The process started with my doctoral father by the name David Bosch. Deivids Bošs bija mans doktora grāda konsultants, un tas process sākās ar viņu. David Bosch did his doctorate with Karl Barth, Un viņš savukārt savu doktora grādu ieguva kopā ar Karlu Bārtu. and then I became his doctoral student. Un tad es pēc tam kļuvu par viņa doktorantūras So I studentu. say I'm a grandson of Karl Barth. Tā kā es saku, es esmu Karla Bārta mazdēls. That's quite something, Nu, tas ir kaut kas, but not to be proud of. bet nav kaut kas tāds, ko visu laiku lepoties. So years back, we started analyzing growing churches, Tā kā pirms kaut kādiem gadiem mēs sākām analizēt augošas draudzes comparing it with the biblical paradigm. un salīdzinājām ar biblisko paradigmu. And at the end of the day, we created what we call a missionary praxis cycle. Un galu galā mēs izveidojām to, ko mēs nosaucām par misionāru prakses ciklu. And this praxis cycle includes a number of important steps. Un šajā misionārajā prakses ciklā ir vairāki svarīgi soļi. And the praxis cycle starts with the first step, Un tas sākās ar pirmo soli, and that's localization of a church. un tā ir draudzes lokalizācija. We talked about this yesterday a bit. Mēs jau vakardien mazliet pieskārāmies tam. Most of our churches, they are not local churches. Jo visbiežāk ir tā, ka mūsu draudzes nav vietējās draudzes. They have a church building in a certain locality. Jā, ēka ir kaut kādā noteiktā vietā. But having a church building in a certain locality doesn't make you a local church yet. Bet tas, ka draudzes ēka ir uzbūvēta kaut kādā noteiktā pilsētā, tas nepadara automātiski to par lokālu draudzi. So people fly in from all places around this locality on a given Sunday, Jo svētdienās cilvēki sabrauc no visādām vietām, but the local community has literally nothing of it. un tai pašā laikā vietējā kopiena, kas dzīvo apkārt, viņi neko no tā nesaņem. At least in Western Europe, free churches started to build their church buildings in an industrial zone. Jo, piemēram, vismaz Rietuma Eiropā brīvbaznīcas sāka būvēt savas ēkas industriālās teritorijās. So the ground is cheaper, Jo
Jo tāpēc, ka tur ir zeme lētāka, You don't have to pay that much money. nav tik daudz jāmaksā. And honestly, machinery is not protesting. Un, godīgi sakot, protams, ka apkārt tur tas industriālais aprīkojums nekādā veidā neprotestē. People might become angry, but machines, they will not be against you. Cilvēki var sadusmoties, bet tur tā tehnika viņa nebūs pret jums. So this concept of drive-in churches has now taken over the world in every place. Un tā koncepcija par draudzi, kas ir tāda iebraucama vieta, no kur sabrauc, tas ir pārņēmis visu pasauli. And this is the first violation of the ecclesia principle. Un tas ir pirmais eklēzijas principā pārkāpums. Jesus never said, I'm going to build the first drive-in McDonald's. Ja tāpēc, ka Jēzus nekad neteica, ka es tagad uzbūvēšu pirmo McDonald's, kur tagad var iebraukt un nopirkt. He said, I will build my church, the ecclesia. Viņš teica, es celšu savu draudzu eklēziju. An ecclesia is a community church. Un eklēzija ir kopienas draudze. It sits in a certain community. Tā ir ielikt noteiktā kopienā. How do you discover your locality? May tad- I have this back here? Yeah. I need a strong man. Varētu kāds atnest? Lūdzu. You bumping in, you know you are strong, so you... Yeah. So I want to explain to you how do you find your own place. Tātad kā saprast, kas tad ir jūsu tā kopiena? So in all research on church planting worldwide, Pētījumos par draudžu veidošanu pasaulē we find that if the church wants to evangelize non-Christian people, mēs konstatējam, ja draudze vēlas evaņģelizēt nekristiešiem, then the distance where non-Christian people would come to that church tad tas attālums, kādu nekristieši ies uz baznīcu, can't be more than 1.5 kilometers. nevar būt tālāk kā 1,5 kilometri. Well, American churches started this and then everybody repeated it. Amerikāņi to sāka un pēc tam visi sāk atkārtot We have cars. to domu. Mums taču ir automašīnas. You come to a certain American big church and you find the biggest thing they have is parking lots. Jūs aizbraucat uz kaut kādu lielu amerikāņu draudzi, un tad tur vislielākais, kas tur ir, tas ir milzīga stāvvieta. We even buy buses. Un pat nopērk autobusus. But by car and by bus, they will bring in Christians from around the place. Un tad ar autobusiem un ar mašīnām sabrauks kristieši no tās They are apkārtnes. not bringing in the community. Bet tā nebūs tā vietējā kopiena. I did an analysis of a meeting place. That's the name of the church. Es kādreiz analizēju draudzi, kurai nosaukums ir The Meeting Place. It's a Willow Creek Community Church in Winnipeg, Canada. Tas ir Winnipegā, Kanādā, Willow Creek kopienas draudze. We lived there and I taught there at the university for a year. Mēs tur dzīvojām, un es arī mācīju universitātē 1 gadu. That meeting place had about 6,000 people on a given Sunday. Un Meeting Place draudzē bija 6,000 cilvēki katrā svētdienā. Sometimes I'm a bit mean, Un reizēm es esmu bišķiņ tāds ļauns, like Soviet. kā no padomu cilvēks. So I taught my Canadian students, Un es tad teicu maniem kanādiešu studentiem, would you please go to the meeting place aiziesiet lūdzu uz to Meeting Place, and let them convert you. un lai viņi pievērš jūs ticībai. They were all theological students. Bet tie visi bija studenti, kas mācījās teoloģiju. Don't say you are not a Christian. Un nesakat, ka jūs neesat kristieši. Do not lie. Bet arī nemelojiet. You may even say what your denomination is. Ja jūs pat varat pateikt, piemēram, kas ir jūsu konfesija. But it's obviously not the meeting place denomination. Bet tā noteikti, lai tad nav šī Meeting Place draudzes konfesija. Half a year later, most of my students were converted by that meeting place. Un pēc pusgada lielākā daļa no maniem studentiem tiešām konvertējās šajā Meeting Place draudzē. And on the list of people coming to know the Lord were all my students. Un tajā sarakstā, kas parādījās, ka tie bija cilvēki, kas pieņēma Jēzu, tad tajā sarakstā bija ierakstīti visi mani studenti. It didn't make any sense. Bet tam taču nebija nekādas jēgas. So I met with the leadership of a meeting place. Un tad es devos pie draudzes vadības. I said, you know what? Es teicu, ziniet ko? Your church is the biggest cheating operation in this city. Jūsu draudze ir vislielākā krāpšanas operācija šajā pilsētā.
You pretend to win people from the world, Jūs izliekaties, ka jūs piesaistat cilvēkus no pasaules, but you're actually just reconverting Christians. bet patiesībā jūs vienkārši rekonvertējat vai pievēršat kristiešus, kas jau ir kristieši. You steal the members from other churches Un jūs nozogat citu draugu locekļus. because your worship is cool, Jo tāpēc, ka jūsu slavēšana ir forša because your sermons are cool, un svētrunas ir foršas because you have the coolest preacher. un ir foršākie sludinātāji. But is this building the kingdom? Bet vai tas ir kā mēs ceļam Or valstību? is it building the meeting place? Vai mēs ceļam šo konkrēto draudzi, meeting place? It has nothing to do with ecclesia. Un tam nav nekāda sakara ar eklēziju. So one of the reasons why we turn to localizing a church is the fact Un viens no iemesliem, kāpēc mēs sākām lokalizēt vietējo draudzi, ir tas, that we want to reach out to a given community, ka mēs gribam sasniegt kopienu apkārt. to people who do not know Jesus yet. Un tos cilvēkus, kas Jēzu vēl nepazīst. We are not interested to reconvert Pentecostals Mums nav interese tagad pievērst vasarasvētniekus Or Lutherans. vai luterāņus or Reformed. vai reformātus. We want to win those who do not know Jesus yet. Mēs gribam, lai pie mums nāk tie, kas Jēzu nepazīst. And the main principle is Un galvenais princips ir, they will seldom take a car and go to your church. un tad tur arī tāds, paņem mašīnu un brauc uz draudzi. I told you yesterday, my wife and I, we started about 25 churches in Germany. Es jums jau vakardien stāstīju, ka mēs ar sievu esam uzsākuši apmēram 25 draudzes Vācijā. And we have seen this principle working everywhere. Un tad mēs to principu esam pamanījuši visur. So how do you find your locality? Un tātad, kā mēs noskaidrojam, kas ir mūsu lokalitāte vai lokālā vieta? Well, first of all, you can't look for a locality just out of your stomach. Jūs nevarat to meklēt vienkārši ārpus jūsu vēdera. The conversation between in your stomach is not yet the Spirit of God. Tā saruna vai tas, ko tu jūti savā vēderā, tas vēl nebūs tā, ka tas ir Dieva gars runā. I say it in Russian because the English is even more rude. Es pateikšu krieviski, angliski tas izklausīsies vēl trakāk. Толстая кишка, которая разговаривает с тонкой, еще не Дух Святой. Yes, good. Thank you very much. Yeah. So you remember Paul, Atcerieties Pāvilu, his second missionary journey? viņa otrajā misijas ceļojumā. He decides to go for missions. Viņš nolēma doties misijā. He wants to evangelize. Viņš grib evaņģelizēt. And then he runs into a conflict with Barnabas. Un tad ar Barnabu izceļās konflikts, But he still picks a team, bet viņš joprojām paņem komandu and then they go. un brauc. And you read, Un Acts. palasat. Day after day, the Spirit of God was hindering them. Apostoļu darbos, ka dienu pēc dienas tā kunga gars, Dieva gars viņus tā kā kavēja. From Antioch to Troas, it's about 1,500 kilometers. No Antiohijas līdz Trojasai ir apmēram 1000, bišķi vairāk kā 1000 kilometru. In between, there are very high mountains, up But- to 3,000, 2,500, 3,000 meters. Bet pa vidu tur ir arī ļoti augsti kalni, apmēram 3000 metru pat vairāk. You walk that distance Un to visu attālumu noiet by foot ar kājām. and experience frustration. Day after day, the Spirit of God is hindering you. Un ja domājaties, jūs tur ejat, tur tās grūtības, un visu laiku, katru dienu arī ir tā frustrācija, ka tā kunga gars visu laiku kaut kā uz tevi runā. Why? Kāpēc? Well, the Spirit of God did not send Paul to Bithynia. Tāpēc, ka tā kunga gars nesūtīja Pāvilu uz to He vietu. didn't send him to Galatia. Viņš nesūtīja viņu uz He Galīciju. wanted him to be in Macedonia. Tā kunga gars gribēja, lai viņš paliek Maķedonijā. But Paul decided he will do his own thing. Bet Pāvils izdomāja, ka viņš darīs tā, kā viņš uzskata par pareizi. It is great to read the Acts in Greek. Un ir tik lieliski lasīt grieķu valodā apostoļu darbus. Luke, who wrote Acts, Lūkas, kas ir sarakstījis apostoļu darbus, was a great author. viņš ir lielisks autors. And then he mentions the story Un viņš piemin stāstu, and he says, Paul decided, Paul went, Paul here, Pashka, stop it. un viņš tur Pāvils to, Pāvils šo, un Pāvils beidz apstājies. But he doesn't stop it Bet viņš neapstājās until Troa. līdz Troah. And then Luke writes, Un tad Lūkas raksta,
after Paul received the vision of the Macedonian. Pēc tam, kad Pāvils saņēma vīziju par Maķedoniju, And it was good in the sight of the Spirit and our own sight. un tas mūsu pašu skatījumā un tā kunga tātad mūsu skatījumā likās, ka ir labi, ka tas kungs uzskata, ka tas ir labi. No Paul anymore. Un vairs tur nebija Pāvils pats. And then a second missionary journey started Un tad sākās otrais misijas ceļojums in Europe. Eiropā. Incredibly successful. Un fantastiski veiksmīgs. So the question of localization is a question of calling. Tātad lokalizācijas jautājums ir aicinājuma jautājums. And so when we do this process with the church, Un kad mēs šo darām ar draudzi, I think your church, let's say your church is here in the middle of Riga. iedomāsimies, ka jūs draudz ir šeit, Rīgā, centrā. I will take a map of Riga. Un es tagad paņemšu Rīgas karti, Here's your church. un te ir jūsu draudze. And then I will ask people, now please Un es prasīšu cilvēkiem, put yourself on this map. Where do you live? atzīmējiet, kur jūs dzīvojat šajā kartē. And then people put themselves. Un cilvēks sāks atzīmēt. And so on. And maybe one or two near the church. Nu, 1 vai 2 būs pavisam tuvu. So then I say, well, let's get a cycle around the church of 1.5 kilometers. Un tad es saku, apvilksim apli 1,5 km tādā kā rādījusu ap draudzi. All these guys here, Un visi šie they're cilvēki, outside of the picture. viņi būs ārpus tā apļa. In Berlin, for instance, people will drive 40 minutes to their church service. Nu, Berlīnē, piemēram, cilvēki brauc 40 minūtes uz Most of the dievkalpojumu. churches in Berlin, they are at the Union Street number 96. Un vienības ielā 96 ir visvairāk draudžu Berlīnē. That road runs just across Berlin. Un tas ir apmēram pāri visai Berlīnē, tāda iela. And it's easy to reach. Un tad ir viegli sasniegt. So all the Baptist churches and the Pentecostal churches and charismatic churches, or most of them, they are just at the B96. Un viņi tur kaut kur arī ir tajā gan vasarasvētku, gan baptistu, gan harizmātu draudzes. And the rest of the city Un visa pārējā pilsēta, is without gospel. tur nav evaņģēlija. So how do you wonder Berlin is becoming the most atheist city in Western Europe? Un tad jūs brīnaties, ka Berlīne ir kļuvusi par visateistiskāko pilsētu Rietumē Eiropā. The church is not there. Jo tur nav draudžu. So the church is outside of the picture. Un draudze ir ārpus tās ainas. So first we do the map. Tātad, kā mēs darām? Vispirms mēs paņemam karti We realize where the church is. un saprotam, kur ir mūsu tā lokācija. And then we will ask these people and these people a question. Un tad mēs uzdodam šiem cilvēkiem jautājumu, Why do you live here? kāpēc jūs dzīvojat šeit? You know what the answers are? Un kā jūs domājat, kādas At least parasti ir in Germany. atbildes? Nu, Vācijā vismaz. The Latvians may have other answers. Latviešiem varbūt citas atbildes. But the Germans, they will say, Vācieši teiks, oh, you know, I could buy a house here. es tur varēju nopirkt māju atļauties. It was cheaper. Tas bija lēti. My job is not that far away. Vai mana darba vieta nav tālu prom? I can walk to my place of working. Es varu ar kājām aiziet uz darbu. And so on. Un tā All the tālāk. reasons why the person lives here Tātad praktiski visi iemesli, kāpēc cilvēks tur dzīvo, have nothing to do with building a church. tam nav nekāda sakara ar to, kur tiek uzbūvēta draudze. The reasons are secular. Tie ir sekulāri The reasons are iemesli personal. vai personīgi. The reasons are in no way matching a calling of God. Vai tiem nekādā veidā nav vispār sakars ar Dieva aicinājumu. Some of them even do not live in the city of Riga, but they belong to this Rigan church. Un daži pat nedzīvo Rīgā, bet viņi pieder šai draudzei. In one of the German church, I found out Vienā Vācijas draudzē es, piemēram, noskaidroju, that 15% of the church members of that church, ka 15% no tās draudzes locekļiem they were living in New York, viņi dzīvo patiesībā Ņujorkā, in London, Londonā and so on. un tā tālāk. I said, this is completely stupid. Es teicu, bet tas taču ir You absurdi. belong to this church, but you live in New York? Jūs dzīvojat Ņujorkā un tā kā piedarat šai draudzei. 6,000 kilometers away. 6000 km attālumā. That's next to Bologna. Nu, tas ir vispār.
It is completely stupid. Pilnīgi stulbi. Yeah, but we want to be in our church. Jā, bet mēs gribam palikt un būt mūsu draudzē. We want to get the newsletter. Mēs gribam saņemt It was ziņu so lapu. good. Viss tur tik forši. The liturgy was wonderful. Liturģija brīnišķīga. We sang great singing. Dziesmas. Well, I understand if you would be a missionary of the church in New York, that's okay. Ja tu būtu misionārs un kaut kādā draudzē Ņujorkā, nu labi. But not because you get more money Bet ne jau tāpēc, ka tu in New tur York. Ņujorkā tagad pelni vairāk So naudas. if you want to go to New York, you become a New Yorkan. Ja tu gribi braukt uz Ņujorku pelnīt naudu, tu And kļūsi then par you will, ņujorkieti. you will have to ask the same question in New York, even bigger question, Un tad where tas- do I belong to? Un tad tas pats jautājums tev ir jāuzdod Ņujorkā. Tātad, kura tā ir tā mana kopiena? Of course, not everybody may move to this particular location where your church building is. Nu, protams, ka ne jau visi var pārcelties tieši uz to apkaimi, kur ir draudzes sēka. Sometimes the family situation is too complicated. Reizēm ģimenes stāvokļa situācija ir pārāk sarežģīta. But then you will have to get all your active life into that localization. Bet tad tavai aktīvajai dzīvei gan vajadzētu būt tajā lokālajā vietā. My wife and I, we lived about 10 kilometers away from the village where we started the church. Mēs ar sievu dzīvojam apmēram 10 km no ciematiņa, kur mēs uzsākām draudzi. Everything, a bank, a kindergarten, everything belonging to some social life, we brought into the village. Un attiecīgi visas savas aktivitātes, visu, kas saistījās ar sociālo dzīvi, mēs sākām darīt tajā ciematiņā. Banka, bērnu dārzs un tā tālāk. We could not live in that village. Mēs tur nevarējām dzīvot, My parents were old jo mani vecāki bija veci, and I had to take care for them. un man bija par viņiem jārūpējās. So we had to drive every single day to that village. Un tāpēc mēs katru dienu vienkārši braucām uz to ciematu. We did it for 8 years. Un tā mēs darījām 8 gadus. And just add 10 kilometers there, 10 kilometers back. 10 km vienā, 10 otrā virzienā. Sometimes 3 times a day. Reizēm 3 reizes dienā. Just look for the money we spend. Un padomājiet to naudu, ko mēs iztērējām. But we wanted to be in the village Bet mēs gribējām būt ciematā. because that's where we build the church. Tāpēc, ka tā ir tā vieta, kur mēs veidojam draugu. That's where the Lord sent us Nu, to. tas ir tas, kur tas kungs mūs sūta. So this process of localizing your church is the most complicated in our cycle. Tā kā mūsu ciklā tieši šis process par to, ka jūs lokalizējat savu draugu, tas būs viss sarežģītākais. And in one church, in one Baptist church, the pastor told me the Baptists are not made for this. Vienā draudzē man, piemēram, mācītājs teica, ne, nu baptisti nav šim radīti. Well, I think you are made for the kingdom of God, right? Bet es domāju, ka jūs esat radīti Dievu valstībā, vai ne? Then you are made for this. Un tad jūs esat radīti arī šim. Well, if some people say, "What we are not going to do this stupid thing. We are not going drive 40 minutes every Sunday. We want to develop a church here." Un tad kādi cilvēki teiks, nu labi, mēs te negribam tā muļķoties. Mēs negribam braukt 40 minūtes katru svētdienu. Mēs gribam veidot draudzi šeit. Then I say, "Well, fine." Un es saku, labi. Now we start to spread over the city. Un tagad mēs sākam izplatīties visā pilsētā. You go to Seoul in Korea Jo, piemēram, aizbraucat uz Seulu, Korejā, or to Manila in the Philippines. vai pieņemsim uz Manilu, Filipīnās. Or do you go to Jakarta, to the largest Muslim country in Indonesia, to the largest Muslim country in the world? Uz Džakartu, Indonēziju, kas ir lielākā musulmaņu valsts. We did an assembly of the World Evangelical Alliance in Jakarta. Džakartā mēs organizējām asambleju mūsu Pasaules evaņģēliskajai aliansē. In a newly established church, the church was 25 years old. Un tur bija jauna draudze, tikai 25 gadi. And we had 15,000 people attending. Un mēs tur devāmies 50,000 cilvēku, kas apmeklējām. And their church building hosted all of us. Un viņu ēka spēja uzņemt visus mūs. Then I asked the pastor, "Well, how many members do you have?" Un es prasīju mācītājiem, cik jums ir draudzes locekļi. Oh, he said, "We are not the largest church in the city." Nu, viņš saka, nē, mēs neesam lielākā draudzes But how pilsētā. many members do you have? Nu, bet cik? He said 250,000. 250,000. Oh, what? Ko? 250,000 in one church? 250,000 vienā draudzē. They had the stadium where they met every Sunday. Viņiem bija arī stadions, kur viņi tikās katru And they svētdienu. had the 22-story building just beside. Un blakus 22 stāvu ēka.
On every store in that building, they had a meeting place for about 700 seats. Un katrā stāvā bija apmēram tāda zāle ar 700 vietām. And then he said, well, in many other places of the city, we also have some churches. Un tad viņš teica, ne, bet citās pilsētas daļās arī mums ir draudzes. The church was a network of churches Tātad tas bija draudžu tīkls, reaching Muslims. kas aizsniedza musulmaņus. Musulmaņus. You know how their mission agency is called? Zinat, kā saucās viņu misionāra aģentūra? Islam. Islams. I said, what? Es tā, ko? You call yourself your mission agency Islam? Jūs misijas nosaukums ir Islams? Oh, he says, but you know we write Islam like this. I-S-L-A-M. Nu jā, bet mēs to pierakstam tā ar punktiem, tā kā abreviatūru. And I said, what does it mean? Un es prasīju, nu, ko tad tā abreviatūra He says, nozīmē? I sincerely love all Muslims. Es no sirds mīlu visus musulmaņus. Isn't that great? Fantastiski, vai ne? You say Manila is possible, Manila, neiespējami, iespējami. Seoul is possible, Seula, iespējams. and Hong Kong is possible, Hongkongā, iespējams. but Riga not? Un liekas, bet Rīgā, nē. Do you want to say Riga is an exemption? Gribat teikt, ka Rīga izņēmums? Or Berlin, Vai Berlīne, or London, vai Londona, or Prague? vai Prāga? No. Nē. We are stupid. That's the difference. Mēs esam tādi bišķi muļķīgi. Tā ir tā atšķirība. We are wrong. Mūsos problēma. So the getting your church back to locality is a first step. Tad pirmais solis ir atgriezt jūsu draudzi tajā lokālajā vietā, And if this lokalitātē. is decided, Un ja tas ir and we izlemts, know that's the place where God wants us to be, un mēs esam sapratuši, ka šī ir tā vieta, kur Dievs grib, then lai we mēs start to esam, celebrate. tad mēs sākam svinēt. We celebrate our calling. Mēs svinam savu aicinājumu, And we say, now we are going to become a community church. un mēs sakam, jā, tagad mēs kļūsim par kopienas draudzi. I did this process in Essen in Germany. It's a city of 700,000 Esenē, inhabitants. Vācijā, kas 700,000 iedzīvotāji, es jau to darīju. It was an old Baptist church, Tur bija kāda sena baptistu draudze, about 150 years old. apmēram 150 gadus veca. And the community changed over the years. Un tur kopiena bija mainījusies gadiem ejot. And now in this place, we have only Turkish people living. Un tagad tur dzīvo tikai turku tautības cilvēki. So every year the church built walls higher and higher and higher. Un baznīcas draudze katru gadu tās sienas būvēja vien augstākas. Because the Muslims would come and steal. Tāpēc, ka musulmaņi nāca un zaga vietas. Yeah, there was a church empty the whole week, and on Sunday they came to worship. Baznīca visu nedēļu tukša, svētdienās tikai kāds tur atnāk. So they started to steal stuff. Un tā viņi tur sāka zakt visādas lietas. And when they invited me to come and do a process with them, Un tad viņi aicināja mani atbraukt un palīdzēt procesā. I asked them, are you ready to accept the fact that in 1 year your church will turn Turkish? Vai jūs esat gatavi, es prasīju viņiem, vai jūs esat gatavi pieņemt faktu, ka gada laikā jūs draudze kļūs par turku draudzi? But we Germans built this church. Bet mēs taču vācieši uzbūvējam šo The draudzi church is baznīcu. real German. Un tā ir tiešām īsta vāciešu baznīca. I said, well, do you think God needs a German church? Es prasu, vai jūs domājat, ka Dievam vajag vāciešu draudzi tur? Or is God building his kingdom? Vai Dievs patiesībā ceļ un būvē savu valstību? To make the story short, Īsumā they agreed. viņi piekrita, We celebrated. un mēs svinējām. And a number of their members moved to this place, Un vairāk draudzes locekļi pārcēlās to tuvāk. the Turkish community. Pārcēlās uz šo turku kopienu. Others stayed away. Citi nē. In 2-3 years, the church grew 3 times. Un pēc 2-3 gadiem 3 reizes palielinājās draudzes locekļu skaits. But you will not recognize the church anymore. Bet vairs jūs to nevarat atpazīt, to draudzi. When you come to this church, you are like in Istanbul, Jūs tur aiziet un ir tāda sajūta, ka jūs esat Stambulā. in the middle of Germany. Bet jūs esat Vācijas vidū. You know who is applauding them? Un kā jūs domājat, kas tas bija? The angels. Eņģeļi. Every Sunday, Katru svētdienu. they get a big applause. Viņiem ir milzīgi aplausi. And, you know, people say, well, with all the Muslims in your Germany,
Un, pieņemsim, ir arī cilvēki, kas saka, ka tik daudz musulmaņu jums tur Vācijā. Last year, all three churches of Germany baptized maybe 5,000. I don't even believe it was 5,000. Un pagājušajā gadā visas 3 brīvbaznīcas nokristīja apmēram 5,000, varbūt pat īsti ne. 5,000 Germans 5,000 vāciešus and 35,000 Muslims un 35,000 musulmaņu in Germany. Vācijā. We didn't go to them and we didn't evangelize them. Mēs pat negājām un neevanģelizējām viņus, So now God sends them to us. jo tagad Dievs sūta viņus pie mums, And now they live in our neighborhood. un viņi dzīvo mūsu apkaimē, And we have to reach out to them. un mums ir jāsniedz pie viņiem. So the first step is localization. Tātad pirmais solis ir lokalizācija. If there be no localization, Ja nebūs lokalizācijas, there will be obviously no ecclesia. arī nebūs eklēzijas. There will be a religious organization, Tā būs vienkārši reliģiska organizācija. very liturgical, Ļoti liturģiska, but it's not going to help far. bet tas neies tālu. Now the second step Otrais solis is potential analysis. ir potenciāla analīze. So we need to find out what do we have in our church. Mums ir jāsaprot, kas tad ir kas tas ir lietas, kas mums ir mūsu draudzē. Remember, I told you that there is a process which Atceraties. Jesus went, Es teicu, ka tas ir tas process, kā arī Jēzus darīja. and we follow Jesus. Un mēs sekojam Jēzum. So we want to do mission as he did. Mēs gribam veikt misionāru darbu, tā kā viņš to darīja. We want to serve, Mēs gribam kalpot, we want to fellowship, mēs gribam būt sadraudzībā, we want to discuss, mēs gribam apspriest and we want to evangelize. un evaņģelizēt. So we need to find out what is our potential. Un tātad mums ir jāatrod, kāds ir mūsu potenciāls šajās And we jomās. find out our potential on all 4 levels. Visos 4 līmeņos jāatrod, kāds ir potenciāls. And we start with the most easy thing. Un mēs sākam ar visvieglāko. When I gather the church, I will divide the church in groups of 10. Kad es sapulcinu draugus kopā, es sadalu viņus grupās pa 10. Every person gets a piece of an empty sheet of paper. Katram iedod tukšu papīra lapu. And then I will tell them, now friends, let's write down what you have. Un es saku, draugi, tagad uzrakstat, kas jums ir. Well, let's say, do you have a house? Vai tev ir māja? Put in personal private house. Uzraksti privāta māja. Do you have a spare room for guests? Vai tev ir kāda papildus istaba viesiem? Put down 1 or 2 or 3 rooms for guests. Uzraksti 1, 2 vai 3 brīvas istabas, kuras varētu būt viesiem. Do you have a car Vai tev ir mašīna? or 2? Vai 2 mašīnas? You have a bicycle Velosipēds? or 3? Vai 3 velosipēdi? So you have a piano? Klavieres? You know how to play piano? Zini, māki Put spēlēt down klavieres? piano. Visu to pieraksti. You earn money? Pelni naudu, Put down how much? pieraksti cik daudz. You have spare time? Brīvais laiks tev ir, Put down your spare time. pieraksti cik daudz brīvais laiks. So, for instance, you could say, I have 10 hours per week Nu, to piemēram, give away. Piemēram, 10 stundas nedēļā, kuras es varētu ziedot. 10 hours per week is not much. Nu, tas nav daudz. Well, let me tell you, even if you say I'm the busiest person in the world, Pat ja jūs teiksiet, es esmu aizņemtākais I cilvēks sit pasaulē. down with you, do analysis of your time, and we'll find 20 hours free. Es pasēdēšu ar jums, mēs pāanalizēsim, kā jūs lietojat savu laiku un atradīsim 20 stundas. Baptists are great in killing time. Jo baptisti ļoti labi prot pavadīt laiku, notērēt laiku. So put this down. Nu, tā kā pierakstat to visu. And then when you're done, Un, kad tas ir izdarīts, then we pray together. tad mēs kopā In a lūdzam group? grupā. And then you give your piece of paper, your sheet of paper, to the next, to your neighbor. Un tad jūs to savu papīru lapu, ko jūs aizpildījāt, iedodat savam kaimiņam, blakus sēdētājiem. And let the neighbor see this. Un lai kā blakus sēdētājs paskatās. You might have forgotten something, Varbūt, ka jūs kaut ko aizmirsāt. or you didn't just want to tell everybody. Vai vienkārši gribējāt noslēpt, negribējāt teikt. And then your sheet goes to the next. Un pēc tam vēl pasūta tālāk. And at the end of the round, it comes back to you. Un beigās tātad viņi sapiet visu apli. And if somebody discovers something missing on your sheet, Un ja kāds ierauga, ka kaut ko tu tur neesi ierakstījis savā lapā, they'll put a little note to it. viņi tur pieraksta. Then you come with your sheet of paper and you kneel down before the Lord. Un tad jūs krītat ceļos Dievu priekšā ar šo lapu.
and you say, Lord, that's what I have. Un jūs sakat, Dievs, tas ir tas, kas mums ir. Man And ir. you accept it. Vai tu pieņems to? Then we will give everybody cards, and everything you put down, you will write on a little card. Un tad mēs iedodam tādas kartītes, un viss, ko tika pierakstīts, uzrakst šajā kartītē. Let's say you have a bicycle. Nu, pieņemsim, tev ir Put velosipēds. down bicycle. Pieraksti velosipēds. You have €1,500 per month. Pelni Put 1500 eiro. €1,500 per Uzrakst month. 1500 eiro mēnesī pelnu. Just put this down on little cards. Uz tās mazās kartītes to uzraksti. And then we bring up front huge tables, not tables, doski, what they Tad call mēs it. tādas liels tāfeles sanesam te priekšā, And you go there and you pin it down. un jūs piespraužat to. And everybody comes to the board Un tad and visi pins nāk. it down. Visi nāk un piesprauž to pie tāfeles. You know, a Tāfelēm. church of 60 members is marveling how rich they are. Un pēc tam 60 locekļu draudz, un viņi pēc tam brīnās, cik viņi ir bagāti. But your own sheet, Bet tavā paša lapā you put your name on it tu tur uzraksti savu vārdu and give it to the church leadership. un atdod līderiem. Now the church leadership knows. Un tagad draudzes līderis zina, In my church, you have 3 guest rooms. ka, piemēram, manā draudzē ir 3 cilvēki, kuriem ir tātad viesu telpas 3. And if we have a guest in our church, Un ja mums būs kāds viesis, I know whom I ask. es zināšu, kuram prasīt. We have 2 families with 3 cars. Mums ir 2 ģimenes, kurām katrai ir 3 mašīnas. If I need a car for a missionary, I know whom I ask. Ja man kādam misijas lietām vajadzēs mašīnu, zināšu, kam prasīt. But I may also see who has no money, Bet es arī pamanīšu, kuram vispār nav very naudas. little. Ka ļoti maz naudas. So I start, as a church leadership, we start to build the church according to our potential. Tā kā mēs kā līderi sākam veidot draudzes saskaņā ar to mūsu potenciālu. Let me tell you something. Un es teikšu tā, A German vācietis will never tell you how much they earn. nekad neteiks un nerakstīs, cik viņi pelna. A German Vācietis will never ever release their personal, intimate information. nekad nedalīsies ar tādu personīgo, intīmo informāciju. In this step of finding out what we have Un tā kā tas solis noskaidrot, kas mums ir incredibly difficult. ārkārtīgi grūts. People do not want to tell, Cilvēki negrib to stāstīt. but if you want to see people living in light, Bet, ja jūs gribat redzēt, ka cilvēki dzīvo gaismā, then everything is transparent, right? tad viss ir caurredzams. But if you want to hide, Ja tu gribi kaut ko paslēpt, then you don't live in light. bet tad tu nedzīvo gaismā. You are the lazy servant Un tad tu esi tas slinkais who kalps, takes the money given to him kurš to naudu, kas viņam and iedota, hides it. ir paslēpts. And then the Lord is going to come Un tas kungs nāks and you'll ask, what did you do with what I gave you? un prasīs, ko tu izdarīji ar to, ko es tev devu. You know the story. Nu, jūs jau zinat to stāstu. So we do it anyway, and it might take a whole Saturday Un mēs to to darām. discuss this. Un reizēm paiet varbūt visas sestdienas, Huge piemēram, debate is going par on. to runāt. Mēs tur ilgi diskutējam. That's why I say you need a person from outside. Un tāpēc es arī saku, ka ir nepieciešams kāds no ārpuses. When I come, Un kad es tur aizbraucu, I will not leave them es te tur nepametīšu, undone. kamēr nebūs izdarīts. I'll say, you want to know how the Lord does miracles, then please release what you have. Es saku, jūs pirms gribat redzēt, kā tas kungs dara brīnums, nu tad atklājiet, kas jums ir. And so as soon as we're done with the first, Un tad, kad mēs to esam izdarījuši, we go to the second. to pirmo soli, mēs ejam uz otro. Which social gifts and social competences do you have? Kādas sociālās dāvanas un sociālās kompetences tev ir? Who is the ear in the church? Kas ir tas, kas vislabāk klausās draudzē? Who may sit and just listen? Kas vienkārši sēž un klausās, uzklausa So when visus. I come to people and they talk like a waterfall, Un es pieņemsim aiziet pie cilvēkiem, viņi tur visu laiku runā. it doesn't take long and then I'm gone. Es bieži vien pēc tam eju prom. But my wife will stay there for a month. Bet mana sieva gan tur paliks ilgi. She knows how to listen. Viņa prot klausīties. I know how to talk. Es tā kā zinu, kā runāt. Also good. Arī labi. But then I have to put down my competences and my social experience down. Un tad es tur pierakstu savas kompetences un sociālās pieredzes. Who studied psychology? Kurš ir studējis psiholoģiju?
Who studied sociology? Socioloģija. What kind of competences do we have in our church? Kādas kompetences mums ir draudzē? Social competences. Sociālās kompetences. We do the same thing again. Un tad mēs atkal to darām. So people write it down, Cilvēki pieraksta, then your sheet goes around. un tad tā lapa tiek sūtīta Now you pa apli. already know how the process works. Un jūs jau zināt, kā tas strādā. Then we pray, bring it to the Lord. Tad mēs lūdzam, atdodam We to ask the Dievam Holy Spirit to check on it. un lūdzam Svētajam garam pārbaudīt. And then we bring it to the board. Un tad mēs atkal saliekam uz tāfeles. And we bring it to the board and we show ourselves what social competences and gifts and experience we have. Un mēs parādām viens otram, kādas sociālās kompetences, dāvanas un pieredzes mums ir. Very, very important. Jā, ļoti. In būtiski. future, the leadership of the church, if they look for a listener, they're not going to say, who volunteers? Un ja pēc tam draudzē, pēc tam nākotnē vajadzēs kaut kādu situāciju, kur kādam būs jāklausās, tad viņi neprasīs, kurš tad tagad pieteiksies. The biggest curse Jo lielākais lāsts in the Baptist churches Baptistu draudzēs is called volunteer. ir brīvprātīgais darbs. It's the biggest curse Vai pieteikšanās brīvprātīgi, tas ir lielākais lāsts. because usually some people always think they have to go if nobody does. Jo būs tādi cilvēki, kas vienmēr domās, ka man jāpiesakās, jo neviens to nedara, tad es to darīšu. In a given European Baptist church, only 10% of church members does something. Un tā beigās Eiropas draudzēs tikai 10% no draudzes locekļiem kaut ko dara. And the rest is sitting on a given Sunday and warming up the pew. Pārējie vienkārši sēž un silda savu krēslu. Their biggest energetical contribution to the church is warming up pews. Un tas ir lielākais viņu tāds devums draudzē. They are not involved. Viņi nav iesaistīti. And so if I know what my church is made of, Un ja es zinu, kas ir tie resursi man draudzē, then as a pastor of a church or the pastoral leadership, I know how to ask and whom to ask. tad kā mācītājs es zināšu, kam paprasīt. It would be stupid. I need a listener, and I come to Johannes Reimer and say, Johannes, would you come and do this listening service to people who need counseling? Būtu muļķīgi, pieņemsim, ja kādreiz ir nepieciešams cilvēks uzklausīt un padomdošana, un viņi vērstos pie Johannes Reimes un teiktu, nāc, tu to dari. No, she does it, my wife. Nē, to darīs mana sieva, And while I'm here, un kamēr es esmu šeit. she is teaching counseling at LBC Viņa Bībeles centrā māca kristīgo konsultēšanu, padomdošanu. for the whole day today. Visu dienu. And yesterday she came back Un vakardien viņa atnāca at about 10 o'clock, 10. vakarā. completely happy. Absolūti laimīga. It was so great, she said. Viņa saka, tas bija tik labi, tik fantastiski. And when your wife is happy, Un kad tava sieva ir laimīga, I tell you, everything becomes very happy, tad viss ir laimīgi. even sex. Un pat seks ir laimīgs, If your wife is happy. ja sieva ir laimīga. But if your wife is grumpy, Bet ja sieva ir nīgra, forget it. aizmirst par to, That life becomes problematic. tad dzīvē ir problēmas. So our next thing is to find out which social gifts, competences, and realities do we have in our Un church. tad nākamais solis bija konstatēt, kādas sociālās dāvanas, kompetences un realitātes mums ir draudzē. This is what God is offering the city. Un tas ir tas, ko Dievs piedāvā pilsētai. But of course, there is also intellectual gifts. Un tad tālāk ir arī intelektuālās dāvanas. There are people who are very analytical. Ir cilvēki, kuriem ir labas analītiskās spējas, There are people with knowledge. ar zināšanām, There are teachers. skolotāji, There are people who think through issues. kas spēj tā kā saprast kaut kādas, atrast risinājumus problēmām. And our society needs them. Un mūsu sabiedrībā tādus vajag. One of the most needed job today and competence in the world around us Viena visvajadzīgākā kompetence šodien pasaulē mums apkārt is intellectual capacity. ir intelektuālā kapacitāte. So intellectual capacity. So the question is, what do we have in our church? Un tad, ja mēs skatāmies uz intelektuālo kapacitāti, tad paskatāmies, kas ir mūsu draudzē. I will describe them, intellectual capacity, what I mean by this. Un parasti, tad, kad es prasu cilvēkiem, es paskaidroju, ko es ar to domāju. And again, the same group sits around a table and they have their empty sheets of paper in front of them. Un atkal jau tas pats princips, ka grupa sasēžas, viņiem ir tukšas papīra lapas, And they will put down what they have intellectually. un viņi pieraksta, kādas intelektuālās kapacitātes viņiem ir.
It's not just building. Jo tas nav tikai būvniecība It's not just university education. vai, pieņemsim, kaut kāda universitātes izglītība. Sometimes, a farmer sits around the table and I find the most clever guy is that person. Reizēm tur lauksaimnieks sēž arī, un es konstatēju, ka viņš ir visgudrākais no visiem. So it is the intellectual capacity which is there in your church. Un tā ir tā intelektuālā kapacitāte, kas ir tavā draudzē. And again, your sheet goes to your neighbor. Un atkal lapas sūtam pa apli, Your neighbor looks at it. arī blakus sēdētājs And I tell paskatās. you, every round they will be more creative. Un katrā jau tajā ciklā viņi paliek arvien radošāki. Every round Ar katru they will be more courageous. arī drosmīgāki. And because they judge you, Un tā kā viņi vērtē tevi, you used to start judging them. tu sāc vērtēt arī viņus. And then the truth about yourself will come out sooner. Un tad drīzāk un ātrāk parādās tā patiesība par tevi. And at the last point in this development, we go to the spiritual competences. Un tad pēdējais punkts ir šīs garīgās kompetences. We talk about the spiritual gifts now. Mēs te runājam tagad par garīgajām dāvanām, garu dāvanām. 25 different gifts. 25 dažādas So garu which do dāvanas. I have? Kuras man ir? Or am I Pentecostal and I've reduced everything to 9? Vai es esmu vasaras svētnieks, kas ir samazinājis to skaitu līdz 9? I usually say, you Pentecostals, you have certain gifts, but we Baptists, we stick to all 25. Es saku, jums vasaras svētnieki ir kaut kādas noteiktas dāvanas, bet So, mēs, baptisti, turamies my- pie visām 25. In the majority of our churches, though, I found that they didn't know anything about spiritual gifts. Lielākā daļā draudzēs, kur es eju, es redzu, ka patiesībā cilvēki pirms tam neko nezināja par garu dāvanām. And then we may interrupt the process Un tad mēs pārtraucam procesu and do a seminar on spiritual gifts un before we norganizējam check. semināru par garu dāvanām. And the same process is again there. Un pēc tam pārbaudām. Un tad atkal darām to pašu procesu. At the end, we have 4 boards. Un beigās mums ir 4 stāfeles. We have 4 boards with competences of having, doing, social thinking, and believing. Un mums parādās 4 stāfeles, tad kas mums pieder, kādas ir sociālās kompetences, kādas ir intelektuālās un kādas ir garu dāvanas. And this is our competence. Un tas ir mūsu resurss. This is who we are. Tas ir tas, kas mēs esam. This is our light. Mūsu dzīve. This we may offer. Un tas ir tas, ko mēs varam piedāvāt. So it's concrete. It's becoming very concrete. Tad tas ir ļoti, ļoti konkrēti. We have this. Mums tas ir. And with this competence and with this pool of knowledge and gifts, Un ar visu šo dāvanu un zināšanu kopumu we will go to the community. mēs iesim pie mūsu vietējās kopienas. And how much time do I have? Cik ir laiks man vēl palicis? Dinis? Huh? What? 20 minutes. Okay. So with this pool of knowledge, I will go to the community. Tātad ar šo kopumu es došos pie vietējās kopienas. But before I go, Bet pirms es to daru, I have to go into the community and see what the community has. man ir jāiet arī vietējā kopienā un jāpaskatās, kas viņiem ir. We do what we call contextual analysis. Mēs veicam tā saucamo kontekstuālo analīzi. So I want to know who lives in my community, Es gribu saprast, kas ir tie cilvēki, kas dzīvo vietējā kopienā. what are their gifts and what are their negative, problematic sides. Kādas ir viņu dāvanas, kādas ir problēmas, What do they have? kas viņiem ir. So I want to know who are around. Es gribu zināt, kas ir tie cilvēki mums apkārt. I never forget we went to Erlangen, which is probably the richest city in Germany. Mēs devāmies uz Herdolāgenu, kas ir iespējams visbagātākā pilsēta Vācijā, It's in Bavaria. Bavārijā. We have an evangelical free church in the city. Tur ir arī evaņģēliskā brīvbaznīca. And so when I first came and I suggested to them the process, Un, kad es devos uz turieni un piedāvāju šo procesu analīzi, I used my students. Every year we would go to a church and do with the church a context analysis. jo mēs parasti ar studentiem katru gadu dodamies uz kādu draudzi un tur veicam šo kontekstu analīzi. And then the pastor proudly said, you know what,
we concentrate on children. Our evangelism is an evangelism to children, and then we reach out to their parents. Un tur tas mācītājs, pie kā mēs bijām devušies, teica tā ļoti lepni, ka mēs fokusējamies uz bērniem, mēs evanģelizējam bērnus, un tad tas ir veids, kā ienākt cilvēku draudzē caur bērniem. So when we came to the church to do context analysis, Un kad mēs tur aizbraucām un veicām kontekstu analīzi, we soon found out that the population around church in their community was 60 years plus. mēs drīz noskaidrojām patiesībā, ka tā kopiena, kas tur dzīvoja apkārt draudzē, lielākā daļa bija 65 un vecāki. There were no children. Tur nebija bērnu vispār. Our main evangelistic tool is children evangelism. Viņi saka, mūsu galvenais evanģelistikas instruments ir bērnu I evanģelizācija. asked the pastor, where do you get the children from? Un es saku mācītājiem, tad no kurienes tu dabū tos bērnus? He says, we bus them in from the surrounding villages. Viņš saka, mēs ar autobusiem atvedam no tuvējiem ciematiem. And which children will come? Un kuri bērni pēc tam nāk? Children of Christians. Kristiešu bērni. Is this evangelism? Bet vai tad tā ir evanģelizācija? No. Nē. It's just cheating yourself. Jūs vienkārši mānat paši sevi. So no children around, Bērnu apkārt jums kopienā but we nav. do children's evangelism. Bet mēs nodarbojamies ar bērnu evanģelizāciju. Kāpēc? Because some clever person said, you start with the children. Tāpēc, ka kāds gudrinieks pateicis, ka sākat ar bērniem. So we find out what kind of people live in our vicinity. Tātad mēs noskaidrojam, kas ir tie cilvēki, kas dzīvo tuvumā. What do they have? Kas viņiem ir? Are they poor? Vai viņi ir nabadzīgi? Are there jobs? Vai viņiem ir darbi? Do they have proper places to stay? Vai viņiem ir kur dzīvot? So what is their social makeup? Kas ir tas sociālais konteksts? Do people socialize? Vai cilvēki socializējās? Are there kindergartens? Vai ir bērnu dārzi, Is there a school? skola? Is there some social clubs or something like this for young people? Vai ir kaut kādi klubi, kaut kādas pulcēšanās jauniešiem? What is available? Kas ir pieejams? So we do an analysis of the city according to their social culture. Tātad mēs analizējam šo pilsētu, šo kopienu saskaņā ar tiem sociālās kultūras elementiem. And we also will ask the question now, what is actually there intellectually Tad speaking? mēs paskatāmies arī no intelektuālās jomas, kas tur ir. And then we ask the question, where in this place is God? Un tad mēs pajautājam arī, kur šajā visā ir Dievs. Because the Spirit of God has come to your community long before you were even born. Jo tā kunga gars bija tavā vietējā kopienā, ir atnācis uz to jau ilgi pirms tu piedzimi. Do not think that the Spirit of God follows the Baptists. Nedomā, ka tā kunga gars seko baptistiem. It's the Baptists following the Spirit. Nē, baptisti seko garam. So where is God in our community? Bet kur ir Dievs mūsu kopienā? What does God do? Un ko Dievs dara? Where is He active? Kur aktīvi darbojas Dievs? But we also ask the question, where is Satan? Bet mēs uzdodam jautājumus arī What about the demonic corruption par of your sātanu, place? par demonisko korupciju You know the fastest growing church of Germany un par demoniskām tādām lietām. Bet tad, kas lielākā augošā, ātrāk augošā draudze Vācijā is the church of Satan, ir sātana draudze. the fastest growing church, Visātrāk augošā. the church of Satan. Un tieši sātana draudze. Who is in your community? Kas ir tie cilvēki tavā kopienā? Where is God? Kur ir Dievs? Where are the demonic powers? Kur ir demoniskie spēki? So with God we will cooperate. Vai ar Dievu mēs sadarbosimies? Against demons we will fight. Pret demoniem. So we have to see how our community is built up. Tātad mums ir jāredz, no kā sastāv, kā ir veidota mūsu kopiena. Usually doing such an analysis, Un parasti šādā analīzē we will do this with the social departments in our city administration. mēs pieaicinām arī mūsu pilsētas administrācijas sociālo dienestu. Well, we will tell them that we are going to do this type of research. Mēs sakam viņiem, ka mēs šādā veidā papētīsim resursus. We will have a questionnaire and we go to people who know the community well. Un mums arī ir izveidota aptauja, un mēs ar to ejam pie cilvēkiem, kas labi pazīst vietējo kopienu. Social workers, for instance. Piemēram, sociālie darbinieki.
or what is the word for in the barbers, Vai, the piemēram, parikmacher, frizieri, yeah. So the barbers, or some school teachers. vai skolotāji. So we go to those people who know our community, Mēs vēršamies pie tiem cilvēkiem, kas pazīst mūsu kopienu, and we do a questionnaire with them. un viņiem uzdodam jautājumus. In my book, you find a suggestion for such a questionnaire. Un manā grāmatā, ja tur var redzēt piedāvājums, ierosinājums, kādus jautājumus uzdot. But we will also ask people going and visit people from street to street. Un mēs arī sakam, lai cilvēki vienkārši iet un skatās no ielas uz ielu, kas tur notiek. Prayer walks, we call it. Mēs to saucam par tādām lūkšanu pastaigām. It is incredible. If you have never done this, you should do that. Un, ja jūs tā neesat darījuši, tad noteikti to pamēģiniet. In my church, we had our prayer nights. We started at Friday about 10 o'clock in the evening. Mums draudzē, piemēram, ir lūkšana naktis, piekdien 10. vakarā mēs tās sākam. And then pray until Saturday morning, 6 o'clock. Un līdz pat 6 no rīta sestdien. And in the middle of the night, Un nakts vidū we would go to the place, to our small village or small town, un tad mēs dodamies uz kaut kādām vietām mūsu mazajā ciematiņā. and we'll just quietly stand in front of every house and pray for this house. Un klusu stāvam pie katras mājas un aizlūdzam par to māju. And now I could add hundreds of stories Un tagad es varētu pastāstīt simtiem stāstu, how God led us. kā Dievs Let's mūs give you one vadīja. example. Viens piemērs. We are in Darmstadt. Mēs esam Darmstadtē. Darmstadt is a large city in Germany, Darmstadt ir liela pilsēta Vācijā, near Frankfurt, blakus Frankfurtei. and it's the capital city of pharmaceutical industry. Un tur ir farmaceitiskās industrijas galvaspilsēta. So many pills are made there. Tātad tur ražo ļoti daudz medikamentus. And one of the companies is called Merck. Un viens no uzņēmumiem ir Merck. So here we walk around the main factory of Merck. Un tad mēs tur tagad staigājam blakus pa ielu, blakus galvenajai Merck rūpnīcai. And all of a sudden, one of our students, Un tad pēkšņi viens mūsu students, a real Baptist, īsts baptists, without any charismatic background, bet ļoti harizmātiska pieredze, he says, "Can you see there is this terrible face on the wall of this building?" viņš saka, tu redzi, tur uz tās sienas, tajā ēkai, tur ir tā briesmīgā seja. Honestly speaking, nobody saw anything. Neviens vispār neko neredzēja. You know, some Baptists may see stuff. Protams, daži baptisti redz kaut kādas Then I lietas. said, "Well, we don't see anything, but let's pray." Es saku, And then mēs neredzam, bet we lūksim. closed our eyes and we Aizvērām prayed, acis, lūdzam, opened our eyes, atvērām acis. and we all saw this bad face, a demonic face on the Un walls. visi of the building. ieraudzījām šo te briesmīgo demonisko seju tur. So I said, "Well, let's go into the company." Un es teicu, labi, iesim iekšā. We went into the company, we started to discuss issues with the leadership, Aizgājām, sākām ar vadību pārunāt lietas ask them what can we pray for, un prasījām, par ko mēs varam lūgt par jums. what's positive, what's negative. Kas ir pozitīvs, kas negatīvs. And then the leader says, "We have a contractor. He belongs to a church of Satan. Un tad mums viens no vadītājiem saka, ka mums ir apakšuzņēmējs, kas pieder Sātana draudzei. And all the way he brings his supplements to us. Un kad viņš ved savus piegādes pie mums, It is like a hell in our company." tad uzņēmumā mēs jūtamies kā ellē. I gave him a hug and said, "We'll cast out that demon." Es viņu apkampu un teicu, tad mēs izdzīsim to dēmonu. And he laughed a bit and he said, "Well, Mr. Professor, Mazliet pasmējās, profesor kungs. you can't come against them." Jūs pret viņu nevarēsiet tikt galā. So we prayed. Un mēs lūdzām, A week later, pēc nedēļas, the Satanist just threw his contract with Merck Yes. in a trash can. Sātanists pārtrauca līgumu ar Merku. And this man phoned me. Un tas vadītājs maz zvana, He was completely happy. pilnībā laimīgs. He said, "Well, Mr. Reimer, Un saka, Raimer kungs, does the church you are working with need some help?" vai draudzē, kurā tu darbojies, jums vajag kaut kādu atbalstu? I says, "Yes, they started the youth work. They need $150,000. Jā, mums vajag, pieņemsim, $150,000. He says, "Merck is going to pick up the bill." Jā, Merks samaksās to.
we got rid of the demons. Un tā mēs That's worthwhile. kaut kādu laiku, jā, tikām vaļā no dēmoniem. Oh, wow. And now I could continue for hours. Un es varētu turpināt 4 stundas. So we do stundām. context analysis and we pray for people, not going in, but we pray for their places, we pray for their houses. We ask the Lord to show us where His Spirit is and where demonic powers are. Mēs tātad veicam šo kontekstu analīzi, pēc tam mēs ejam klusējot, neejam iekšā, bet ejam gar mājām un lūdzam Dievu un arī mēģinām saprast, kur ir tie demoniskie spēki. Because we are involved in a spiritual battle. Jo mēs esam iesaistīti garīgā cīņā. This all we write down. Un to visu mēs pierakstam. We have a report. Mums ir tas ziņojums. And the report is given to the church, Un ziņojums tiek iesniegts draudzē, to the social community, arī sociālajai kopienai, to the social administration. Sociālo dienestu vadītājiem. And I tell you, when we started doing this with the administration, Un, kad mēs to sākām darīt ar šo dienestu administrāciju, the cities love to have us. Pilsētas ir sajūsmā, viņiem patīk, ka mēs tur esam. Sometimes they even pay the cost for us to come. Un reizēm viņi pat samaksā, lai mēs atbrauktu. Well, and now we have to pay the coffee we will have. Un tagad mums ir. Yeah, I Kafijas thought pauze. there was only this expensive coffee, but there is also cheap coffee. Tātad ir gan lētā, gan dārgā kafija. Just beside. So have a coffee and then we meet. Tātad Later. tagad kafijas pauze un pēc tam tiekamies. Thank you.